Hei, hei, mani sauc Kristaps Liepiņš. Lūk, Kristīna Liepiņa. Un šodien nākamā sērija par kāpšanas daudzveidību, par kāpšanas veidiem. Un šodien mēs jums pastāstīsim par kāpšanu ar tradicionālo ekipējumu, ar tradicionālo drošināšanu. Gan mašīt. Nu gan. Lūk, maršruts, kuru mēs šodien mēģināsim kāpt. Es saku mēģināsim, jo šeit nav nekāds ekipējums iestrādāts nekur klintī. Šis iespējams būs pirmkāpiens, jo nav nekādas informācijas, ka iepriekš te kāds ir kāpis, un nav nekādas informācijas par to, kāda grūtība šeit ir. Tā kā praktiski tas ir tāds īsts klinšu alpinisms, un ekipējums, kuru mēs lietosim, tātad ir tādas pašas sistēmas ķivers, klinškurps, kuras lieto arī klinškāpšanā, dubultās virves, kādas jau mēs lietojām multipiču kāpienā, un galvenā atšķirība, ka mums ir šāda te kaudze ar ekipējumu, kur ir gan atsaites karabīnas cilpas, gan galvenais ielikņi un frendi dažādu izmēru. Un ķeksītes, lai mēģinātu to visu izdabūt ārā, arī tur, kur ir grūtāk. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs organizējot tradicionālo drošināšanu. Kā tiek lietot ielikņi klinšu drošināšanai? Tātad kaut kur klintīs vienmēr ir plaisas, vairāk, mazāk. Mēs atrodam īsto izmēru, kurš atbilst konkrētajai plaisai. Mēģinam ieķīlēt viņu tur virzienā rāvienam uz leju. Ieķīlējam. Un tā tas arī strādā. Arī šie te saukti par frendiem. Ja? Plaisas ir dažādi izmēri, arī ekipējums ir dažādi izmēri. Atrodam atbilstošo, savelkam šādi te, ieliekam, viņš izplešās. Tātad atkal varam iekabināt virvi šajā un kāpt tālāk. Lūk, esmu gatavs kāpt. Atsaites, virves, klinšu tradicionālais ekipējums, ielikņi, frendi, cilpas, vēl papildus atsaites, mugursomā vēl papildus šis tas, kas ir nepieciešams, un varam sākt kāpt. Katru reizi, kad ieliekam punktu, ieliekam tajā atsaiti, garāk vai īsāk pēc vajadzības, pārliecinamies, ka punkts ir labs un tur, un tad iekavinam tajā virvi un varam kāpt tālāk. Tieši tas pats ar frendiem. Ielikām plaisā frendu, pārliecinājāmies, ka viņš šeit ir turētājs, tad iekabinam pēc vajadzības garāk vai īsāku atsaiti. Iekabinam vienu vai otru virvi un kāpjam tālāk. Tad, kad esam uzkāpuši diezgan augstu jau, attiecīgi vai pilnā virvē, vai virvi vairs nevalkās labi, tad taisam drošināšanas staciju,
līdzīgi kā tas bija multipičos, kur jau bija iestrādāti vairāki āķi. Tāpatās arī no tradicionāla ekipējuma ieliekam 2, 3, 4 pēc vajadzības labus punktus, savienojam tos kopā ar cilpām un izveidojam drošināšanas staciju. Bet tās ir jau ļoti sarežģītas darbības, ļoti tādas sensitīvas saistības ar drošību, līdz ar to ir ļoti rūpīgi jāmācās, kā to darīt, un tas nav tā ātri izstāstāms viss un parādāms. Lūk, stacija izveidota, Kristīna jau sāk uzkāpt ir, var sākt drošināt viņu. Sekotājs seko līderim. Sekojošais kāpj augšā un izņem visus punktus no sienas ārā, tā kā aiz mums nekas uz sienas nepaliek. Tad, kad sekojošais uzkāpj augšā, pāršķirojam ekipējumu, izlēmjam, kurš būs līderis nākamajā posmā, atdod ekipējumu līderim, un, kā jau redzēts arī multipičos daudzposmu maršrutos, drošinātājs drošina līderi, līderis kāpj augšā ar apakšējo drošināšanu, šajā gadījumā tikai liekot pats meklējot punktus, kur drošināties. Lūk, vēl viena stacija. Kristīna uzsāk kāpt, es viņu uzsāk drošināt. Šis ir ļoti interesants 6- stūris. Protams, manuprāt, šāda veida kliņšu alpīnisms, kāpšana pa neapstrādātiem maršrutiem ir krietni interesantāk nekā došanās jau apstrādātos un zināmos maršrutos. Šādi neapstrādāti maršruti var būt arī zināmi, un tas ir daudz tuvāk alpīnismam. Un arī, protams, tas ir daudz ne tikai interesantāk, tātad arī, bet arī bīstamāk, un tas prasa daudz vairāk zināšanas, prasmes iemaņas, lai to varētu darīt. Bet, kā jau es teicu, tā ir daļa no lielā alpīnisma. Viss, kas attiecās uz kāpšanu pa klintīm, drošināšanas organizēšanu klintīs, tā kā tas ir ļoti, ļoti būtiski tiem, kas vēlas kāpt īstos kalnos. Kad esam sasnieguši maršruta augstāko punktu vai vietu, no kuras jālaiž lejā, aprīkojotajos maršrutos, kā jau jūs redzējāt, viss ir aprīkots, ir āķi, ir nolaišanās karabīnas vai gredzeni, atliek vienīgi izvērt cauri virvi, bet tur, kur tas nav, tur lieto vai palīgvirvi vai šādu veidu lentu, kuru nesā līdz, tādu gabalu, no kura var tad attiecīgo daudzumu nogriezt nost, lai atstātu tikai aiz jums cilpiņas vai lentas gabalu, no kuras mēs laižamies un skatāmies kādu izcilnu vai tuneli, kuram var izvērt cauri, kā šis. Redzēt, šeit var izvērt cauri virvi, un mēs varam laisties lejā. Tā tas arī viss notiek. Šajā gadījumā mēs no maršruta ejam lejā ar kājām. Un tā tas arī bieži vien notiek. Uz augšu kāpt pa stāvāko klindas daļu. Un pēc tam noejai meklē kaut ko lēzenāku. Ja var noiet ar kājām, nav jālaižās pa virvēm. Kā kura reize ir izdevīgāk.
kā vienīgi, kas jāņem vērā, nu, ka virsotne vai maršruta beigas ir tikai pusceļš. Un jāatstāj ir rezerves, lai vēl tiktu lejā. Rezerves laikā, rezerves spēkos. Lūk. Tā kā, ja bija interesanti, padalies ar šo arī ar citiem. Ja ir jautājumi, raksti, jautā. Ja ir vēlme mācīties, nāc mācīties uz kalnu grupu. Lūk. Tāds, lūk, šīs dienas stāsts.